Krosāni vēl ir silti. Paldies, tas ir ļoti jauki, bet es uzvārīšu kafiju. Nevajag. Tie bija tikai iegansts. Es gribēju redzēt, kā tev iet. Izdevās kaut mazliet pagulēt. Visu laiku gaidu, kad Andreja kāps lejā pa trepēm. Un sāk slamāties uz mani, ka par vēlu pamodināja, ka nokavēs darbu. Un atstās aiz sevis lielu hausu. Tu redzi, kā te tagad izskatās. Viņš vienmēr nomētā savas mantas, jo zina, ka es to ienīstu. Es ienīstu. Kā būtu, ja tu pāris dienas padzīvotu pie manis? Tas būtu jauki. Paldies. Piedod, varbūt izsaukums. Nīderbils? Mihēl, lūdzu, saki, ka tā nav tiesa. Andreja un viņa meita taču nesēdēja tajā nelaimīgajā lidmašīnā. Diemžēl bija. Ak, nē, es cerēju, ka tā ir kļūda, un viņi abi nav. Rozālija? Vai mēs varam satikties? Lūdzu, Mihēl, es tagad nevaru palikt viena. Labi, es tūlīt būšu pie tevis. Koko, es zinu, ko tev solīju, bet Rozālijai te neviena cita nav, izņemot mani, un tu taču sapratīsi. Jā, tā ir izņēmuma situācija. Labrīt. Labrīt. Es redzēju jūs ar Milu aiziem un cerēju, ka varbūt uz īsu brīdi izdosies uzmest skatu manai meitiņai, kad atgriezīsities. Man viņa jābaro. Vai jūs varētu viņai iedot šo te? Tas ir sargeņģelis. Un es vēlos, lai viņš pasargā manu mīļumiņu. Jūs pati drīkstat viņai to iedot. Mana maziņā, sveika, sveika. Mamīte ilgojas pēc tevis. Redzi, ko es tev atnesu? Skaties. Es priecājos, ka tev klājas labi. Man ļoti žēl, kas notika ar Konopkas kungu un viņa meitu. Man jāiet. Jā, manai mazulītē laiks pusdienot. Sveiks, Nil. Te Tīna. Es tikai gribēju pajautāt, vai paņēmi zupu. Un kā tev iet? Saprotams, ka vari dot ziņu jebkurā laikā. Ja vien kas vajadzīgs, patiešām jebkurā laikā. Es mazliet raizējos. Hēnamaņa kungam ir labi draugi. Nābadzīņš. Es vēlos kaut spētu kaut kādu palīdzēt. Tādā situācijā nav viegli palīdzēt. Kā domājat, vai Sabrīnai un viņas tēvam ir kāda cerība, ja nu tomēr būs izdzīvojuši pēc katastrofas? Pavisam godīgi. Ja viņus neatrada līdz šim brīdim, tad slikti. Kāpēc tā domājat? Kritiens no tik liela augstuma, ūdenī. Vai zināt, kas tas ir par nenormālu triecienu? Bet Sofija izglābās no tsunami un ir sveika un vesela. Ar Sofiju bija citādi. Viņa speciāli lika mums domāt, ka ir mirusi. Es sapratu, ka viņa bija zaudējusi atmiņu. Jā, un kad atmiņa atgriezās, viņa varēja padot ziņu, bet tā vietā noslēpās. Sofija mums daudz būtu aiztaupījusi, ja padotu ziņu par sevi.
Atvainojiet, vai jūs pārzināt šīs vietas? Vai es izskatos pēc turistu informācijas biroja? Ir, nu gan. Mums bija vienošanās. Tu turies no Milas pa gabalu, un es neatdošu policijai sarunas ierakstu, jo tas ar garantiju nogādātu tevi aiz restēm. Par to es tev atdevu aprūpstiesības uz Milu. Vai maz spēj iedomāties, cik mātei ir sāpīgi neredzēt savu bērnu? Mīlošai mātei varbūt ir. Bet tu izmanto savu bērnu. Tu liki Milu nolaupīt, pat bija gatava pārdot. Es nebiju domājusi, ka būs tik grūti. Bez Milas. Toties tagad tev ir dota brīvība. Es tev ieteiktu to izmantot un pēc iespējas ātrāk. Citādi es parūpēšos par to, lai tu vairs nekad nespētu Milai pietuvoties. Roman, nevajag. Es jau eju. Sabrīna, Heinamaņa kungs. Atveriet. Jā, Heinamaņa kungs. Te ir zupa. Bija nolikta pie durvīm. No Koko. No Austrālijas ir pienākušas ziņas. Glābēji ir atraduši dažas lidmašīnas vraka daļas, un arī izdevās noteikt melnās kastes atrašanās vietu. Un izdzīvojušie? Vai kāds izdzīvojis? Diemžēl ne. Nē, tas nevar būt. Sabrīna ir dzīva, un jūsu brālis arī. Lai viņi meklē kārtīgāk, dievžēlīgais. Kas jums padomā? Es braucu turp, es atradīšu Sabrīnu un Andrē. Esiet prātīgs, tas neko nedos, ja lidosiet uz turien. Viņi nav beigti. Tas nevar būt. Heinamaņa kungs, ko jūs tur tādu darīsiet, ko glābēji dienesti jau sen nav izdarījuši? Es sagādāšu teātra biļetes. Paldies, lūdzu. Maksi? Jā. Ēdienkārtē ar sirsnīgiem sveicieniem no Niklasa Štāla. Paldies. Zombihlers kundze? Konrādi kundze? Kā jums iet? Kā lai to pasaka? Es daudz strīdējos ar Andrē. Bet zinot, ka kāds cilvēks vairs neatgriezīsies, tu saproti, cik ļoti tev viņa pietrūks. Vai tad ja vairs nevari atgūt? Nesapratu. Ne visi pēc konaktas kunga te sēro no tīras sirds. Par ko jūs runājat? Par Rozāliju Engeli. Droši vien tagad guļ Mihēls kavās un ļauj sevi mierināt. Nekas labāks viņai nevarēja atgadīties. Ak, Dievs, tas izklausījās briesmīgi, es atvainojos, labāk iešu strādā. Konrādi kundze. Andrē un Engeles kundze patiešām bija labi draugi. Un es nedomāju, ka viņa tagad prāto, kā nocelt jūsu dakteri Nīderbīlu. Engele bija Mihēls sapņa sieviete. Viņš pat taisījās ar viņu precēties, bet neaprecēja, un tam noteikti bija savi iemesli. Turklāt tas bija diezgan sen. Es vienalga esmu pārliecināta, ka Rozālija neizlaidīs nevienu izdevību, lai uzkurinātu senās kaislības. Un kas zina? Varbūt Mihēls arī iekrīt, un tad nevajag raizēties. Jūs un dakteris Nīderbils esat ļoti saskanīgs pāris. Nesabojājiet savas attiecības muļķīgas greizsirdības dēļ. Jo ilgu attiecību lielākais noslēpums ir uzticēšanās. Uzticieties viņam. Klusāk, Mila tikko aizmiga.
Piedod. Tu arī dzersi? Paldies. Es ceru, ka tagad Patricija būs beidzot sapratusi. Tu viņai atkal draudēji? Vai tu gribi, lai viņa tev uzmācas katru dienu? Viņa man neuzmācās, tikai gribēja redzēt Milu. Uz to viņai nav tiesību. Viņai aizliedz tuvoties viesnīcai. Vai drīkstu atgādināt, ka patiesībā mums pret Dītrihas kundzi nav neviena pierādījuma? Viņa to nezina. Un ja nu uzzina? Aprūpes tiesības ir piešķirtas man. Viņa vairs neko nevar padarīt. Runa par to, ka viņa tikai retu reizi vēlas redzēt savu meitu. Friedrich. Mēs varētu atļaut viņai reizi nedēļā apciemot Milu. Pilnīgi slēgts. Kāpēc tu pēkšņi vēlies tai personai iedot savu mazo pirkstiņu? Jo tas ir necilvēcīgi atņemt mātei bērnu. Viņa izmantoja miesīgu meitu kā ieroci. Es negribu, lai Patricija spēr savu kāju Milas tuvumā.